Jā, labvakar visiem! Šovakar par digitālo labbūtību MetaCoach skolas un platformā esat nokļuvuši. Un mēs runāsim aptuveni stundu 15 minūtes par to, kas tas ir, kām dēļ un ko zināt, par ko vispār ir stāsts, kāpēc tagad. Ja? Tā kā visi šie jautājumi kaut kur viņi gaisā virmo labbūtība, stresa, izdegšana. Tā ir tā tēma, ko es ļoti daudz runāju, un parādās vārds digitālais ļoti daudz klāt. Kas tad tas īsti ir? Iepazīšanās ar sevi, esmu supervīzore, labbūtības kočis, arī ikdienā strādāju ar jautājumiem, kas ir tieši saistīti ar labsajūtu, labbūtību komandās, uzņēmumos. Šodien no rīta arī vien par emocionālo inteliģenci vienā foršā komandā mēs izrunājām, ko var darīt, kas ir jāņem vērā gan individuāli, gan komandās. Jā, un saskaitīja vairāk kā 1000 šādas mācību stundas novadītas. Arī ir vadītājas pieredze starptautiskos uzņēmumos. Tas nozīmē, ka es zinu, kas biznesā notiek. Un labbūtības stresa pārvaldības kursa autori, jo vienā brīdī sapratu, tik daudz zināšanas kaut kur jāliek lietā ir, jo Latvijā nav īsti, kur labbūtība, ne tikai digitālo mācīties. Šodien ciemos man ir Ieva Vajevska. Es aicināšu tev pieslēgties un pateikt visiem labvakar, iepazīstināt ar sevi. Kas ir tas, ko tu dari, un es uzreiz pateikšu, tu šeit esi ciemos, jo mēs pēc tam runāsim arī par šo labbūtības stresa pārvaldības kursu, un tu esi šī kursa absolvente. Ieva, tev vārds, iepazīstina ar sevi īsi. Sveika, labvakar visiem! Jā, mācību kursu par labbūtību un stresa pārvaldību es jau pēc 22. gadā biju ļoti laimīga viena no 6 meitenēm, kas kopā mācījās un darbojās. Ar šo kursu un arī citiem coachinga kursiem, kurus bija organizēti jau organizācijā, kurā strādāju, biju sapratusi to savu aicinājumu par to, kas ir coachings un ka es ļoti vēlos ar viņu strādāt. Līdz ar to esmu jau arī pabeigusi profesionāla coacha mācības un ieguvusi certifikātu un atradusi jau vēl papildus kursus, ko vēl var mācīties, lai attīstītu sevi vēl vairāk. Man ir radies aicinājums un tā pārliecība par to, ka ikviena cilvēka panākumi ir atkarīgi tikai vienīgi no tā, kā viņš jūtās pats ar sevi. Un tas radās pateicoties Evijas vadītajiem kursiem. Un šodienas webinārs būs ārkārtīgi vērtīgs, jo digitālie rīki ir mūsdienās uz katra soļa. Un, jā, viņi, diemžēl, arī ļoti negatīvi ietekmē, ja mēs to nepārvaldam pareizākā formātā. Tā kā paldies, Evija, par tavu organizēto darbu. Jā, un es ik pa laikam tev saukšu palīgā, kamēr čatā ir rakstījis atbildes, tad ar tevi parunāšos. Jā, Ieva? Skatieties, kā šovakar digitālā labbūtība un kamdēļ vispār par to domāt. Jā. Otrs ir, kāda ir tie kritēriji, kam tad pievērst uzmanību. It kā mēs zinām, kas vajadzētu mazāk pie ziliem ekrāniem, to mēs visi esam dzirdējuši, bet vai tikai par to ir stāsts. Un arī, kas ir tie šķēršļi, kas traucē justies labi saistībā ar digitāliem rīkiem. Un kās ir tie veselīgas kaut kādas attiecības, ko mēs nevis kaut kādas, bet kādas es varu nodibināt veselīgas attiecības ar digitālajām ierīcēm. Izklausās jocīgi, bet būs arī viela pārdomām un arī viena metode padalīšos, kas ārkārtīgi vienkārši, bet mēs viņu reizēm aizmirstam. Un jā, pašās beigās pastāstīšu par kursu rudenī, kas notiks. Laiki mainās, galīgi neakadēmiski saka šobrīd, tā mēs runājam. Cik es esmu gatava vai gatavs doties līdzi. Progress šis ir, vai kāds saka, nekāds progress, šis ir pilnīgs cilvēks regress un mākslīgais intelekts, un tas viss izklausās diezgan progresīvi no vienas puses, no otras puses tur ir kaut kādas blaknes, kas jāņem vērā. Ja? Pagaidām jums tāds katram ievads. Laika mainās uz kuru pusi. Ja mēs runājam par digitālām lietām, tad kaut kā šādas bildes sāk parādīties, un arī šis pilnīgi mierīgi varbūt mākslīgā intelekta radīts attēls. Mēs sākam pat vizuālas lietas mainīt. Mēs sākam redzēt nevis vairs bildēs cilvēkus. Arī, kad es prezentācijas gatavoju, tie sāk jau pēdējos 2-3 gadus modernāts, vienkārši zīmēti cilvēki. Viņi noteikti esat pamanījuši arī mārketingā kaut kur. Un es, kas teicu, man vienmēr prezentācijās būs cilvēki, nemanot jūtu, kad arī es lieku bildītes, kas ir tās laikam līdzi ejošās termini. Jauni termini parādās.
Digitālā labklājība, tas no digital well-being vai well-being kā labklājība. Digitālais stress izdegšana parādās. Datora redzes sindroms parādījies. Vai computer vision syndrome. Detoksikācija, digitālās brīvdienas, ekrāna skrolēšana. Kā jūs sakat to scrolling? Uzrakstiet man čatā, kā jūs sakat ikdienā vai jūs kolēģi darbā? Atkal skrolē, atkal paējāt to ekrānu. Uzrakstiet, kā jūs sarunu valodā vai bērniem, kā jūs sakat. Notifications, aplikācijas, ekrāna laiks vai screen time. Šīs visas lietas, ko pirms gadiem 10 mēs varbūt nelietojām. Digitālā bērnība. Tie, kam bērni sapratīs, pirms gadiem 15 es piedzīvoju mazuli pusotrugadīgu, kas planšetē mācēja sālikt visas savas multenes. Man likās, kā tas ir iespējams. Šobrīd tas vairs nav nekāds jautājums. Es bišķiņ ieliku statistiku, es ļoti daudz pētīju statistiku, es ieliku arī priekš jums, lai paskatāmies kopā. Redz, ka te ir bērni no 0 līdz 2 gadiem, cik ir laiks pavadīts, 2 līdz 4 gadi, mammas, ja, tēti. Šo mēs varam kopā pastīties un padomāt. 5 līdz 8 gadi, un tad ir 8 līdz 10 gadi, kas jau ir skolnieki. Un tur sanāk 6 stundas dienā. Ja, tas nozīmē, ka tas ir screen time vai atkal tas ekrāna laiks. Tas gandrīz sanāk, ka tās jau ir darba dienas stundas. Nu, pēc pētījumiem sanāk tā. Pandēmijas laikā 3 līdz 7 gadu veci bērni dabūja klāt 50 minūtes laika, ekrāna laika. Ja? Tur gan tāds sadalījums ir, es interesēju, kā tas tika pētīts, maz bērniņi, droši vien, ka vecāki teica, 40 minūtes aizgāja izklēdē un 20 minūtes aizgāja izglītojušai informācijai. Šis interesanti mazo bērnu vecākiem varētu būt 2 gadu veci bērniņi, ja viņi ir vairāk kā 2 stundas ekrānā, nekontrolēti, bez neviena, kas viņam ir blakus, tad tas atstāja negatīvu ietekmi uz valodas attīstību. Savukārt, gan ar saviem draugiem vai radiniekiem, bērniņiem, citiem kopā skatoties ar vecmāmiņām, vectētiņiem vai mamām un tētiem, tad šis te netika novērots. Ja, cik interesanti, ka tāda maza lieta, bet tas noteikti kaut kā ir ietekmējis arī bērnu attīstību, ka mēs esam klāt tad, kad tas notiek. 49% bērnu no 0 līdz 2 gadiem kādā brīdī jau ir izmantojuši vietāluņus. Es nezinu, kā tas 3 mēnešu vecais varētu to darīt. Nē, zinu, gan viens sen atpakaļ bija viens Facebook video, kur 3 mēnešu veca māmiņa lepojās, cik viņas bērniņam ļoti patīk reklāmas, un viņš bija ļoti tuvu ekrānam pielikts. Lūk, atkal viena viela pārdomām, digitālā bērnība. Reka, pirmais jautājums jums visiem čatā, lūdzu uzrakstiet. Rīga, es jau tev pajautāju, tad uzrakst arī tu. Uzrakstiet čatā, lūdzu, cik vidēji stundas darba dienā pavaiet pie ekrāniem. Un jā, es zinu, ka 8 stundas ir oficiālās darba stundas, bet ir jau varbūt no rīta vēl pie kafijas telefons. Varbūt pēc tam ir kāda filma vai televizors. Ja? Uzrakstīsiet, cik ir. Cik sanāk 9-10 stundas dienā. Tā, tas sanāk 8 darba stundas līdz vēl vai neklāt. Dāgnī, paldies, 3-5 stundas dienā. Rakstat visi, un tie, kas šobrīd skatāties, lūdzu padomājiet, arī jūs, tie, kas video skatās, padomājiet arī jūs, kā ir, ja? Cik stundas dienā ir jūsu ekrāna laiks? 3 stundas dienā. Ieva, kā tu to dabūji gatava? Tikai 3 stundas dienā. Jūs ar Sandru šobrīd un ar Dagni esat vinētājos. Pastāst, lūdzu, Ieva. Šobrīd ir mans atvaļinājuma laiks, un tāpēc telefons nost praktiski tikai tik, cik tiešām vajag. Atvaļinājums palīdz. Labi. Paskatāmies kopā statistiku. Te ir interneta izmantošana statistika. Tas nozīmē, ko mēs redzam, jo jaunāki cilvēki, jo ilgāk pavadam pie ekrāna, jo mēs kļūstam vecāki, jo mēs izmantojam internetu mazāk, bet 6 stundas dienā, tātad 7 līdz 6 stundas dienā joprojām. Tas ir pavisam svaiga statistika. Kā tad ir ar tiem sociāliem tīkliem? Vidēji ir 2 stundas 25 minūtes. Paskatieties, Āfrikā visvairāk 3 stundas un 43 minūtes ir aprēķināts, un te ir par valstīm var redzēt. Te gan Latvija nav iekšā, bet mēs varam redzēt to video aritmētisko. Lūk, tas nav ne pusstunda, tas nav arī ne stunda. Redzat? Nemanot, mēs esam, tie ir tieši sociāli tīkli, ne tikai internets. Darbā ir 8 stundas bez sociālajiem tīkliem, vismaz tā vajadzētu būt, ja vien tu neesi mārketinga speciālists.
Un vēl nāk plus šīs te stundas sociālā tīkla. Nu, kam dēļ tad par to rūpēties? Liekam vēl vienu statistiku. Cik vidēji ēpastus tu saņem dienā? Tā, galvā uzmetat. Aptuveni. Varbūt, ka kāds esat skaitījusi, ja? Vai skaitījuši čatā iemetat. Cik vidēji, kā tev šķiet, ēpastu saņem dienā? Teikšu tā, kad es biju biznesa vidē, savā laikā vadīju tirsniecības centru, protams, tas bija ļoti, ļoti daudz, un viņi nāca no dažādām valstīm par dažādiem jautājumiem. Tas viss paralēli ikdienas darbam, ka, piemēram, es sēžu rakstu līgumu vai pārskatu kādu dokumentu, un paralēli tu tikai redzi notifications, ka iekrīt vēl viens un vēl viens. Kā ir ar jums? Līdz 20, līdz 25, līdz 7. Lieliski. Nu, pilnīgi ļoti ekoloģiski. Mīļie, kas šajā webinārā pieslēgušies, ļoti ekoloģiski. Jā, plus mīnus 20, jā, aptuveni, un vēl 50 plus. Ilona, vai uzrakstiet, vai kādā lielā uzņēmumā strādājat, ja? Daudz kā kuru dienu, vai ne? Kā kuru dienu, tas nozīmē, ka var būt dažādas dienas. Nu, knowledge workers, tā viņš saucās, tie ir cilvēki, kas strādā ar informācijas apriti, saņem vidēji 90, klausties līdz 120 dienā. Labāk vajag pajautāt, cik ziņas tiek saņemtas MS tīmos. Dana, cik ziņas tiek saņemtas MS tīmos? Raksti. Jo tas viss pie tā paša. Mēs nu jau liksim kopā informācijas apriti. Bet dzirdiet, ko es teicu? 90 līdz 120 ēpas dienā, kā viņus var apstrādāt. Ja vien tu neesi, piemēram, nezinu, call centra darbinieks, vai tu neesi cilvēks, kuram ir obligāti jāatbild uz ziņām, tu esi cilvēks, kurš vienkārši tas ir tavs ikdienas darbs. Bet ja jums vēl paralēli citi darbi, un tev vairs galīgi nav labbūtība, Dana 1000 plus, nu, laikam ļoti liels tas uzņēmums. Nu, es tikko kļuvu pārsteigta par šo ciparu, lai gan visādi var būt. Jā, ēpasti, ziņas un telefonā, kamēr es runāju, jums arī nāk tie paziņojumi jūsu telefona ekrānos, kam nu ir pielikti, kad izlec ekrāns un tu redzi, kam ieslēdzās uzreiz skaņa pat, un arī tu to visu redzi. Ja? Mēs runāsim par labbūtību, un redzat, pašā augšā ir veselība. Mana mentālā, fiziskā veselība, mana garīgā, un tad ir labbūtība, ko ekoloģiski pret sevi izturoties, mēs arī uzturam kaut kādā veidā. Un ļoti daudz dažādas sadaļas, varbūt mana fiziskā, mana finansiālā labbūtība, varbūt mana emocionālā, mentālā un digitālā ir pilnīgi noteikti, mēs varam teikt, zem šīs te mentālās labbūtības. Nu, ir arī vēl sociālā labbūtība. Redzat, cik daudz, cik tā joma ir tāda plaša, un šodien mēs runājam par vienu no šīm jomām. Jo izrādās, ka tas digitālais stress nu jau tiek sadalīts. Nevis vienkārši stress tev ir darbā, bet digitālais stress, kas nozīmē, ka ir pārāk daudz visa kā. Tūlīt skatīsimies, par ko tad ir runa. Vēsture pavisam nesen, šis termins radies ļoti, ļoti nesen. Man nedaudz tā paradoxāli liekas jums arī stāstīt, ka tie, kas ir šie digitālie rīki, arī pirmie sāka rūpēties par digitālo labbūtību. Ja? Rekā sanāk 18. gadā jauns Android funkcija, kas tiek nosaukta digitālā labbūtība, kur mēs varam izvēlēties, cik laiku pavadām ekrānā, varam viņu minimalizēt, mēs varam sekot sev līdzi. Tā kā pavisam nesen jauna, ļoti svaiga termina. Kas tas ir? Digitālā labbūtība. Kamēr es izlasu, jūs varat lūdzu uzrakstīt tie, kas ir čatā, pierakstiet lūdzu, kā tev šķiet, vai kā tu saproti, kas ir digitālā labbūtība. 2, 3, 4 vārdi, pavisam īsi. Tiek ņemts vērā tehnoloģiju un digitālo pakalpojumu ietekmi uz cilvēku garīgo, fizisko un emocionālo veselību. Tātad viena joma ietekmē pārējās jomas. Tā kā ķēdītas reakcija. Tas ir apmierinātības stāvoklis, ko cilvēks sasniedz, kad digitālās tehnoloģijas atbalsta nodomus. Nu, mans nodoms šodien ir jums novadīt webināru, lai pēc tam dotos ārā, pastaigāties. Bet, ja es novadu webināru, mans nodoms tiek izjaukts, jo es ieraugu foršu video kādu, vai es vienkārši ielienu Facebookā un tur kaut ko skatos, un tad viens video ir jums tā bijis. Un tad vēl viens, ja? Un jau stunda pagāja. Nākošais tas ir stāvoklis, kurš subjektīvā labbūtība tiek uzturēta digitālās komunikācijas pārpildītā vidē.
tie džungļi informācijas, bet es zinu, ko es daru. Es nepaļaujos, pat ja man gribās, es zinu, cik man ir veselīgi pašiem vai pašai. Tas ir jauns jēdziens, kas attiecas uz līdzsvaru, ko mēs varam piedzīvot saistībā ar mobilo pieejamību. Jūs rakstat, kas ir digitālā labklājība tev? Ja? Viens ir definīcijas, otrs ir katram individuāli. Kas tas ir? Mobilā pieejamība, tas nozīmē, ka, piemēram, Ieva, tev ir atvaļinājums, ja? Bet galvā ir sajūta, man tūliņ zvanīs. Man tūliņ prasīs, vai es izlasīšu ziņu. Un tieši tas ir tas, kas man neļauj atpūsties. Ja? Un arī tas ir tieši tas, kamdēļ es, piemēram, ņemu mēnesi atvaļinājumu, lai varētu atslēgties. Ieva, kas tev ir digitālā labbūtība, ja tu tā pavisam vienkārši pateiktu? Saviem vārdiem. Saviem vārdiem tas ir tāds līdzsvars starp to, cik es esmu gan pie visādiem ekrāniem un to, cik es esmu pieejama. Un pieejamība, vai ne? Jā, un līdzsvars pašai ar sevi un laiks pašai sev. Jā. Vairāk tie kritēriji parādīsies višķiņu darbā un privātajā dzīvē atšķirīgi. Es saku subjektīvs stāvoklis, tātad mans stāvs subjektīvs, ka digitālo ierīču un to satura izmantošana tiek kontrolēta vai notiek kontrolētā veidā. Labbūtību veicinošanā apjomā. Ja, apjomā es zinu, ka manas smadzenes skūpes šito vairs tā kā nevaru vairs uztvert. Bet smuki tās bildes un vēl kaķīši tur forši mazi un paskaties, kā ir. Ja? Algoritms atredz, ka man patīk ļoti mazi kaķīši, piemēram. Un tad man arī tie ir jāskatās. Kamdēļ? Vēl mēs pagaidām kamdēļ. Es te mēģinu jūs pārliecināt, kamdēļ par to domāt, bet ne jau tikai es, jau arī daudz speciālisti. Kamdēļ sekot līdz savam ekrāna laikam izrādās, ka mēs tik daudz sēžam, sēdošā formā, ja? Ka mēs pat esam aizmirsuši par savu ķermeni. Un tagad pavērot, būs jums bilde, bet pavērot, kā jūs šobrīd sēžat savā krēslā, kāds dīvānā, ja? Kādreiz no mašīnas pieslēdzās cilvēki, pavērojat. Digitālā labbūtība, jūs rakstat, ir spēja minimalizēt digitālo ierīču ietekmi uz fizisko un mentālo veselību. Jā. Tas ir balans ierīcēs vai līdzsvars. Reku parādās vārds līdzsvars, jo jau ir jauns termins darba, dzīves, tehnoloģija līdzsvars. Ejam tālāk. Redze. Sen atpakaļ, un man pat ir aizdoms, varēja būt jau 10 gadi, ka viens no acārstiem, man pašai ir brilles, un es diezgan sanāk iet pie acārstiem, optometristiem, un viņš teica, iedomājies, tie jaunieši bērni, viņiem vairs nevar tālumā koriģēt pat redzi, sāk parādīties daži gadījumi, jo viņi ir tik ļoti tos muskuļus acu nospriegojuši tikai skatoties telefonos. Reku ir tā bilde. Es jūs aicināju visiem pārbaudīt, ja? Varbūt kādam ir šādi. Pačakojiet, kā tu sēdi, kur ir kājas, kur ir pēdas šobrīd, un kur rokas ir, sēžot pie ekrāna, tieks pie ekrāna vai pie galda. Te tāds atgādinājums. Tagad paņemiet, izstiepat roku, es arī to pamēģināšu, ja? Lai tiktu līdz ekrānam. Cik tālu sanāk? Ja? Pa īsu. Izstiepts rokas garumā ekrānam jābūt bildē arī jūs redzat, un, protams, ka ļoti forši, ja tev ir stāvgalds, un ja ne savukārt, tad kā mēs sēžam, rokas ir uz atbalsta krēsla, vai kaut kur tur, kā man vienreiz teica, tev tur rokas plivinās pa gaisu, kad tu raksti, ja? Vēl viena lieta, it kā fizioloģija, un šo fizioterapeiti runā, bet tas arī ir digitālās labbūtības sastāvdaļa. Tā ergonomika, kā mēs sēžam pie galda, kā ir stāja. Tas viss ir tāds, it kā ikdienā pat neaizdomājamies. Miegs. Jūs jau man neatzīsties, bet kurš vakarā pirms gulētiešanas skrolē ekrānu? Dana, jā, atbildi ir jā, es vienkārši te pārtraucu. Dana prasa, vai ir kaut kas redzams. Varbūt ir... Tad jautājums varat iziet un atkal ienākt, ja gadījumā neredzat. Ja taču ir redzams ekrāns pareizi? Jā. Jā, Dan. Tieši tā. Un te vēl viens jautājums. Izrādās, ka tas ir arī bēgšanas no vientulības un psiholoģiskām problēmām jautājums, jo cilvēki ir vientuļi, ļoti daudz vientuļi cilvēki ir un negatīvs noskaņojums. Tas nozīmē, ka es tās ziņas skatos, no mums smadzene trenēta tik ļoti daudz negatīvu informāciju uztvert. Mums tā jau ir treniņš, nevis treniņš, bet tā mēs esam radīti, ka mēs vairāk pievēršam uzmanību varbūt negatīvām lietām nekā pozitīvām. Un, tam ir savs skaidrojums.
Pastieties ekrānā, lūdzu, uz mīlīgu zaķīti. Sēdēšana ir jaunā smēķēšana. Ja? Sitting is new smoking. Nē, smēķēšana nav veselīga. Un tāpat laikā arī tā sēdēšana, tās garās stundas, jo, padomājiet tagad katrs par sevi, cik bieži tie, kas strādā pie ekrāna, cik bieži jūs pieceļaties un kaut ko darat. Un vēl atkarības veicināšana, sociālā tīkla un atkarība. Jau ir pavisam nopietna tēma, ar ko psihologi un psihiatri pat strādā, īpaši jauniešiem. Un video spēles un visas šīs lietas, tā ir tāda pat atkarība kā citas. Attiecības. Vienā pētījumā bija 46% randiņos lasa vai sēž ar telefoniem. Iedomājieties, tu aizēji ar draugu vai draudzeni randiņā, vai vīru kaut vai sievu, ja? Un ir ar telefonu. Tad ir jautājums, kā tie laiki mainās. Tas ir viss, kam dēļ sekot līdzi. Es ceru, ka es jūs drusciņas pārliecinājos, ja vēl kādam bija šaubas, priekš kam man par šito tēmu domāt. Tad kas ir kritēriji? Klaus, sarunājam tā, es rādu ekrānā slaidus, un jūs par sevi domājat. Un kaut kur es teikšu, tagad lūdzu padomājiet, cik no šiem punktiem tev ir, vai cik sanāk realizēt. Ja? Tā kā jūs par sevi domājat, kā vienmēr šajos te webināros aicinu tādu mazo coaching sesiju priekš sevis izmantot laiku, lai padomātu, kā man ir, ko es gribu mainīt, un iespējams jau beigās par soļiem pajautāšu jums, kas ir viena lieta, ko tu mainīsi. Privātā dzīve. Privātā dzīve. Es lasu, jūs domājat, varbūt, ka vēl kaut kas klāt. Ieva, tu arī, ja? Es lasu, un tu domā, varbūt iespējams vēl kaut kas klāt, tad droši caur roku, tad es tev palūkšu pateikt. Fizioloģija, jau runājām. Tiek piešķirta prioritāte kaut kādām svarīgi, ko mēs darām uzreiz, ja? Kam pievērst uzmanību. Tie ir tie labbūtības kritēriji. Notikumiem, kas ir pozitīvi. Nevis es tik pārgurus pēc garām stundām, es vairs netieku galā. Vēl kas notiek, kas palīdz digitālajai labbūtībai, tas ir šie digitālās detoksikācijas momenti vai laiki. Sestdiena, piemēram, pussestdiena. Uzrakstiet čatā, kas ir ilgākais pēdējā laiks, ko tu atceries, ka tu vispār neaiztiki telefonu, piemēram. Varbūt tā bija brīvdiena. Varbūt tā bija pusi dienas tikai. Klausieties, varbūt kādam tās bija 2 stundas. Jo aptuveni 40 arī pāri cilvēki teica, ka viņi uztraucās, ja mājās aizmirst telefonu. Iedomājieties, es visu dienu stresā. Uzrakstiet, kas ir tavs ilgākais laiks, kā tu esi dzīvojis vai bez telefona. Tālāk ir sociāli aktīvi digitālās vidas kopienas un grupas tiek uzturētas, kur tiek runāts par lietām, kas ir svarīgas, par vērtībām, kas tiek arī kopīgi varbūt piekoptas. Vēl kas nozīmē, ko palīdz digitālajai labbūtībai, izplānot un uzturēt veselīgu darbu. Es pat teiktu attiecības. Ja? Es jūtu, ka man ir 8 stundu darba, it kā oficiāli, bet es te kaut kā 10 stundas jau sēžu darbā, un viss notiek pie datora. Vēl 6. punkts ir tiek meklēts atbalsts. Kaut vai tagad jūs paklausīsieties, sapratīsiet, jo nav nekāda labbūtība digitālā, un tad ir ko darīt. Un saprotu, ka īsti es nezinu risinājumu. Tad iespējams tā ir saruna ar vadītāju, iespējams tas ir kāds speciālists no malas. Un vēl tad, kad notiek jaunu digitālo ierīču vai sistēmu tavā darba vietā, vai arī mājās, privātajā dzīvē, ja, kaut kādas nopirkāt jaunus gadžetus un ziniet, vecāku gadagājumu cilvēkiem, viņiem bail aiztikt ir, bet tu saproti, ka laikam jāiet līdzi un esi gatavs mācīties un apgūt lietas. Kā jums iet? Atvaļinājumā bija 2 dienas, dan lieliski. Aha, līga nedēļas nogalēs, telefons kaut kur stāv, svētdienas vakarā meklē, kur ir lieliski. Šitā forši kaut kur dārzā, ja tu tur esi, ja ir dārzs māja, tad viņš pazuda un tu vakarā braucot mājās meklē, kur ir lidmašīnā laika, jā, tur gan nevar viņu ieslēgt, tas taisnība. 2 dienas. Klau, sanāk jums, tā ir labā ziņa. Tā jau ir labā ziņa. Reku ir vēl viena statistika. 7 stundas, jā, pie ekrāniem tas ir vidējais. Z paudze, tātad jauniešiem ir 9 stundas dienā. Vēlreiz bišķiņ tā, lai tā statistika mums visiem ir galvā. Pandēmijas laikā vidējais dienas ekrāna laiks bija 7,7, tātad pandēmija arī kaut ko iedeva klāt. Pastieties, 44% no nomoda stundām mēs pavadām skatoties ekrānā.
Nu tā, 44%, jā, nav puse, bet turpat tuvu. Un sociālos tīklos mēs jau runājām. Zoom fatigue, digitālais nogurums vai pārslodze. Jā, varbūt esat pamanījuši. Interesanti, ka Zoom fatigue, piemēram, viens no argumentiem bija, ka mēs neesam tagad jau pieraduši, bet pašā sākumā tas varbūt arī MS Teams, tas nav tikai Zoom, bet tā viņš tika nosaukts vienā no literatūras. Tas nozīmē, ka es sevī visu laiku skatos. Mēs taču neesam raduši spogulī visu laiku skatīties. Tas bija viens no kritērijiem, kāpēc. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas ir stāvoklis, kad es izjūtu pat emocionālu un tādu kognitīvo spēju izsīkumu. Es vairs nevaru sakoncentrēties, es nespēju, jau, piemēram, tu man kaut ko jautās, es skatīšos tev ekrānā virsū un nespēšu atbildēt. Ja? Nu, man nav vairs kognitīvie spēki, lai es tev varētu atbildēt un savākties. Tas ir stāvoklis arī, ka cilvēks ir pakļauts pārmērīgam informācijas apjomam. Ja jums ir ideja, čatā uzrakstiet, kā var izmērīt informācijas apjomu darba dienā. Cik daudz informācijas, nu kā viņu mērīt? Ja? E-pastos, ziņās, iespējams jums kaut kāda ideja, iespējams jūs darbā jau tas tiek runāts. Tas ir arī stāvoklis, kad sajūtu spiedienu un tādu patstāvīgu informācijas plūsmas. Nu, lūk. Tagad jūs zināsiet, ka tas reāli ir, ko ir pielikt autoru klāt, tas nozīmē, ka ir kaut kas pētīts, un šīs lietas tikai tagad sāk pētīt, būs vēl vairāk. Un sociālo tīklu atkarība, jūs tagad varētu par sevi padomāt, nē, uz mani neattiecās. Man pilnīgi mierīgi, es varu nolikt, man galīgi nav tik svarīgi. Ja man ir, piemēram, 2 jāsāk sapulcs, tad es mierīgi, man nekāda uztraukuma nav. Tā atkarība no sociāliem tīkliem ir, ka tu sēdi sapulcē un domāji, vajadzētu paskrolēt Instagramā. Kā man tiem postam? Tur jau laiki. Cik tur laiki tagad ir? Vajadzētu vēl kaut ko forši ielikt. Un paklausties, ja tas ir darba laikā, tad tu nespēji koncentrēties darbam. Nu tā loģiski. Šis vairāk uz jauniešiem attiecās gan. Nu par darbu tagad parunājam. Kas ir tie digitālās labbūtības kritēriji? Ja? Kā labi būt ar digitālām ierīcēm darbā? Ja es tev nepajautāju par privātu, jo bija kaut kas vēl, ko tu pieliktu klāt, tu arī labbūtības speciālists, tu varētu varbūt no savas pieredzes kaut ko padalīties. Iepriekš, ko es runāju. Man liekas, ka pēc būtības tu pašu galveno jau arī nosauc. Tā neko jaunu īsti nevaru piebilst šobrīd. Nu, padomājam tad par darbu, ja? Iespējams, ka te kaut kas tiek regulāri praktizēta digitālā higiēna. Apstīsties savos telefonos, cik jums ir bildes šobrīd. Varat veļat vaļā, cik tev telefonā, pie foto, cik ir saglabājušās bildes. Ja viņas ir paralēli, protams, mākonī, vai arī tu viņas lādē atsevišķi iekšā, kādam būs 100, kādam būs 500, kādam būs 11,000. Un arī šis ir jautājums, kas notiek, kur tas informācijas apjoms paliek. Tas nav tikai e-pasti, ko tu ar to visu dari. Vai tu tīri savus mēstules, piemēram, ja tas ir e-pastos, cik e-pasti tev ir, cik tev ir darbā, cik tev ir mājas e-pasti. Ja, kā es esmu dzirdējis, nē, man privātais e-pasts viens ir tiem spamiem, kas tur nāk un shoppingam, un tur viesnīcu pasūtīt, un tad ir otrs mans īstais. Ja? Tad tev jau ir 2 vai 3. Tiek veicināta digitālās pratības un kritiskās domāšanas prasmes. Tas nozīmē, ka es saprotu, ka šis ir kaut kāda manipulācija. Es saprotu, ka šie te visi ir roboti, nevis cilvēki, kas ar mani mēģina runāt šobrīd. Vēl arī te neskaidrības gadījumā, vai mēs sēžam un domājam, nu kā lai man tā kauns atzīties, iet pie vadītāja šobrīd, ka es nezinu, ko darīt. Ja? Vai arī mēs zinām, ka mums ir pie kā vērsties. Ir noteikti skaidrs komunikācijas normas un robežas, kas ir jūsu darbā atrunātas. Pēc 6 mēs ziņas nesūtam. Un tad ir vadītājs, kurš ziņas sūta 11. Tajā pašā komandā, kas pēc 6 vienojās, ka nesūtīs. Iespējams, ka neesat saskārušies tādu situāciju. Iespējams, ka tā ir jūsējā. Jā, tā, mums ir rekordisti. Mums ir rekordisti 15,000 bildes, 27,000 bildes, un tas jau ir iztīrīts. Tā, jā, manos webināros par digitālo labbūtību mums būs rekordists Ilona, jā, un tas jau ir iztīrīts, lieliski. Tātad, kā bija labbūtība, kā ir labi man, tev, katram individuāli, jā?
padomājam. Redz, kā jūs viens otram sūtat foršas zīmes. Ejam tālāk. Ir pieņemama dažādu rīku un aplikāciju izmantošana. Es zinu, kādēļ ne šo, un es zinu, ko es ar to daru, ko tas man dod. Ir arī iemaņas un kompetences brīvi strādāt ar nepieciešamām sistēmām, kas ir ieviestas. Es mācos, man tiek nodrošināts apmācības, vai tiek dots laiks pašiem to izdarīt, un es tur brīvi jūtos. Man nav stress par to. Man ir viss skaidrs, kas tur jādara. Paskatieties, lūdzu, 7. ir rekutas dzīves darba tehnoloģija līdzsvars un work, life un tech balance, kas nozīmē, ka nu jau nāk 3. vārds klāt, ja, tiek ieviests, kā ir šis līdzsvars, jo es arī atvaļinājumā varu sēdēt visu mēnesi telefonā. Ja? Un vēl, kas notiek, ir, kad es dalos ar savām zināšanām, ja, piemēram, Ieva, mēs ar tevi esam vienā komandā, mums ir kaut kāda jauna sistēma, tad es neturu sveco spūra un es eju pie tevis, vai tu nāc pie manis, pat ja es neesmu tavs mentors darbā. Ja? Vai, Ieva, es zinu, ka arī tu esi savā darbā strādājusi ar šiem labotības jautājumiem. Vai tu varētu padalīties kā vadītāja? Kāds tavs viedoklis, kā vadītāji varbūt varētu veicināt digitālo labotību? Es jau kaut ko minēju, bet iespējams, ka tev ir cita pieredze. Jā, mums manā darbā ar digitālo labotību ir gājis izaicinoši, jo mums darbs ir vienmēr bijis pie ekrāniem, un tās ir šīs 8 stundu darba diena. Un tomēr tas, kā mēs esam mēģinājuši izklaidēt un mazināt tās dienas zilo ekrānu ietekmi un informācijas plūsmu, tas ir veidojot dažādas kickstartus, dažādas pauzītes, tā ka visa komanda tiek aizvilkta no fokusēta darba un ir brīva iespēja izklaidēties. Jā, diemžēl tas viss notiek digitāli, jo ir jāsaslēdzās visiem tāpatās tīmos un tā, lai mēs esam viens otram redzami. Bet tas ir jau atkal citādāk. Prāts mazliet citādāk atslēdzās un pēc šī paša kickstarta dienas vidū, piemēram, vai ne, ir atkal jauna iedvesma, jauns skatījums, un es saprotu, ko es daru, un varu turpināt darīt savu darbu, nevis esmu pārguris, jā. Nu, šī bija lieliski. praksa, kā mēs strādājām. Es tevi klausos lieliski, kā tu saki, no vienas puses, jā, tas arī ir digitāli, no otras puses tas ir prom no darba satura. Ja? Darba saturs. Es pamainu šos te iespējas, pamainu informāciju, kas jau ir drusciņi savādāk nekā tas darbs, kas ir visu laiku viens varbūt. Skaties, jābūt gataviem mācīties visu mūžu. Nāk mākslīgais intelekts, viņš jau ir šeit, nekur viņš nenāk, viņš jau ir te. Tas nav dzīves cilvēks, tāpēc saku, tas jau ir te. Un iespējams, ka nākotnē nevis es jums stāstīšu, jeb kādu webināru, bet jums to kāds robotiņš pastāstīs. Un tagad atkal domājiet par sevi un uzrakstiet, ko darīt, ja, lai digitālos rīkus izmantotu savu veselīgā veidā. Nu jau tik tālu, cik esam padomājuši. Es runāju, es ceru, ka padomājāt. Ko darīt, ko ir reāli iespējams darīt, lai digitālos rīkus tu katrs konkrēti izmantotu sev veselīgā veidā. Ko tas nozīmē? Es tikmēr pastāstīšu pavisam apkopojot, kas tad ir svarīgākie digitālās labotības kritēriji. Nezaudēt kontroli. Kurš kontrolē? Sociālā tīkli, digitālie rīki tevi vai tu rīkus? Nu, pavisam vienkāršot pasakot. Un otrs ir vai nav spēja pilnvērtīgi funkcionēt savā dzīvē un darbā, izmantojot ierīces. Viss kārtībā. Ir ChatGPT, kāpēc ne? Cilvēki viņu izmanto darbam. Es gan dzirdēju, ka ir uzņēmumi, varbūt, kur to tā pavisam neafišē, ka mēs viņu izmantojam, jo ir bailes varbūt kāds, tad tas ietekmēs manu darbu saturu, piemēram. Bet ko jūs jau darat, lai jūs saprastu, jā, tas, ko es daru, ir izmantoju sev veselīgā veidā. Plānot laikus un prioritātes, ja? Plānot laikus un prioritātes nozīmē saplānot arī, kad es strādāju un ar ko es strādāju, vai ne? Lieliski. Jā, ja vēl kāda ideja, tad droši rakstat, parādās, tikmēr es iešu tālāk. Nu, rekā. Esam nonākuši līdz tam, lai padomātu. No vienas puses ir superīgi, ka mums ir digitālie rīki, un mums ir gan mans dators, gan man viņu ir vairāk, jo vienreiz gadījās, kad
kā mēs sakam, dators nomira, ja vienkārši runā, pēkšņi vairs nestrādā un neviens nezina, kāpēc, un tāpēc man jau ir 2, ir arī dažādas citas ierīces, un tas viss ir radīt stresu, un tāpēc mēs runāsim par šiem te šķēršļiem. Un arī stress ienākot mākslīgo intelektam, ko es jau minēju. Paskatieties bildi kreisajā pusē. Nu, pat ja jūs esat jaunāki nekā tā paudze, un bilde labajā pusē ir pilnīgi cita bilde, un tā ir realitāte, varbūt tā būs nākotnes realitāte, un tas ir noticis ne 200 gados, tas ir noticis daudz īsākā laikā. Tāpēc es teicu, cik mēs esam gatavi. Cik gatavas ir mūsu smadzenes, vēl mēs varētu teikt. Jā, Ilona raksta, nesaprot, kādēļ mākslīgais intelekts ir stress. Tas ir ārkārtīgi atvieglot darbu un neizmērami iekonomē laiku. Ilona, es piekrītu, bet ir cilvēki, kas galīgi tam nepiekrīt, un tāpēc skatīsimies kopā. Vai esam gatavi, tas nozīmē, zin kā? Cik mēs esam erudīti, paši rakties, es ļoti vienkārši saku, rakties iekšā tajā informācijā, ko mēs redzam. Cik mēs sekojam līdzi tam visam jaunajam, kas nākas ar mākslīgais intelekts, kas ir šīs aplikācijas, kas ir ļoti palīdzošas gan biznesā, gan personīgā dzīvē. Ja? Piemēram, 1 vai 2 minūšu laikā radīt mājaslapu, manuprāt, ir ļoti palīdzoši. Nevis savā, es vēl piedzīvoju tos laikus, ka tas paņēma mēnesi veselu, lai to izdarītu. Tas viss ir ļoti mainījies. Bet ir cilvēki, kurus tas viss biedē. Un to ir grūti saprast tādiem. Tas pat nav par moderniem, bet tā kādreiz saka, tu jau tāds moderns, tu jau tos visus rīkus esi apgūst. Nē, es vienkārši eju laikam līdzi. Un tagad gan es gribu jūsu viedokli, kādi iespējams var būt digitālie stresori. Ilona, par jums viss skaidrs nav, bet ir iespējams, kādam viņi ir. Kas varētu būt tie digitālie stresori vai ar digitālo vai mākslīgo intelektu saistītie stresori? Ieva, kas tev nāk prātā, kamēr citi uzrakstīs? Raksta čatā, kā jums šķiet. Mākslīgais intelekts, mēs daudz ko dzirdam. Man patīk mākslīgais intelekts. Nepareizam cilvēkam pajautāja. Bet, ja godīgi, tas, kas varbūt radās stress, ir tas, ka var pazust interneta savienojums. Un tad būs jādomā pašam. Redz, tehniskās lietas parādās. Parādās tīri praktiskas, racionālas tehniskās lietas, bet nevajag tas, kas notiek tāds domu līmenī, vai ne? Jā, es arī pajautāju, tūlīt es parādīšu mākslīgam intelektam, ko viņš mums atbild, bet kas varētu būt tie stresori, ir par daudz informācijas apjomu, es netieku līdzi, varbūt arī FOMO vai Fear of Missing Out, kas nozīmē, man bail, ka es kaut ko palaidīšu garām. Ir iznāca 5 aplikācijas pašā sākumā, varbūt tas bija nedēļā, jau ir 1000 vai mēnesī, un tas tik ļoti ātri notiek, un man sāk parādīties bail no tā visa. Atkarība no sociāliem tīkliem, arī komentāri dažādi. Varbūt es uzrakstīju darbam postu kaut kādu vai privātā dzīvē un saņēmu tik daudz negativitātes. Kaut kā nebija forši, ja? Skaties, psiholoģiski. Tas viss ir tas, kas notiek mūsu galvā. Un arī, kā man ir jābūt, arī atvaļinājumā online režīmā. Tām dēļ. Pā labi un pa kreisi cilvēciņš. Pā kreisi cilvēciņš, kuram šķiet, ka super, šis ir tiešām forši un progress, un redz, kā es jau darbā izmantoju, arī privātā dzīvē mākslīgo intelektu, man viss patīk. Pa kreisi netieku ar visu galā, man tiešām šķiet, ka es tagad, ja es neiemācīšos, mani izmetīs no darba, un es negribu, lai mani izmet no darba. Man līdz pensijai vēl palika 10 gadi, un tagad es to sadzirdējāt, tas viss ir tā, kā mēs tos lietas uztveram. Gan informācijas apjomu, gan šīs jaunās ierīces, gan man pietrūka iemaņas. Un darbā teica, aiziet, pamācieties paši. Bet man nav laika. Ja? Lielais ekrāna laiks, es atkal pamācīties, tas nozīmē, ka es vēl sēžu pie ekrāna. Digitālais nogurums, es jau minēju, kā rezultāts. Ja? Tā, mākslīgais intelekts draugs vai drauds? Tāds provocējošs jautājums. Un te jūs varat izpildīties un čatā uzrakstīt. Es jums saku vienā vārdā, lūdzu uzrakstiet, jā, bet es jums saku, kāda ir tava sajūta vai emocija. Domā par sevi pēc 3 līdz 5 gadiem, tava nākotne digitālajā, ļoti mākslīgā intelekta, jau ar tā klātbūtni pārvaldītā vidē. Kāda sajūta, kāda emocija? Pirmā ienāca galvā, to čatā uzrakstat. 1, 2. Tas nav jābūt galīgi par stresu vairs runājot. Kā tev ir? Ieva, es saku, mākslīgais intelekts, ko tu saki?
Emocija, sajūta, pārējie Man rakstat. patīk. Prieks. Vēl pieliec prieks, kas vēl tev parādās. Uh, Vairāk brīva laika. Aha. Atvieglojums, klausies. Man nāk Jā. atvieglojums. Kas jums pārējiem parādās? Uzrakstiet čatiņā. Atvieglojums, jā, kāds saka, progress, tās nebūs emocija, jā, bet tā foršā sajūta, ka man ir atvieglojums, man ir interese, man ir ziņkāra, man ir gandarījums, tad, kad es esmu apgūst kādu no aplikācijām vai šiem te rīkiem. Jā, dzirdi, cik forši parādās lietas. Bet, diemžēl, es dzirdu arī cilvēki nāk arī uz supervīzijas sesijām pie manis, kur pilnīgi cits stāsts. Nepārliecinātība, jā. Bailes varbūt neizpratne, varbūt šaubas. Dzirdat? Ļoti daudz šīs sajūtas, ko jūs sakat. Bailes var būt tiešām, jā, Dagnija, taisnība. 50-50 sajūtas, jo kas ir īsts un kas vairs nav mazliet baida. Konkrēti runāju, jā, par vizuāliem attēliem, jā. Ko sagaidīt no mākslīgā intelekta? Šeit viens no speciālistiem, kas mums paredz dzīvi uz 35. gadu un saka tā, ka tajā laikā robeža starp fizisko un digitālo pasauli izzudīs pavisam, un tehnoloģija platformas zinās visu, ko mēs darām un sakam. Visu. Ja? Tas nozīmē arī tagad, ja jūs čatā GPT rakstat, tas kaut kur paliek. Līdz 30. gada beigām mūsu prātos lielā mērā izzudīs atšķirības starp to, kas ir fizisks un kas ir digitāls. Nu, es te nerunāju, ka varbūt mēs ar virtuālām brillēm staigāsim, ej, tu sazini, kā būs, bet tas galīgi nav tālu, ja tā padomā. Nu, lūk, to saka viens no speciālistiem. Reku ir tās lietas, kas varētu biedēt cilvēks, kas varbūt nav iekšā šajā tēmā, kas nav tehnoloģiju, nu tādi, kas jūtās kā zivs ūdenī ar tehnoloģijām. Jā, 120 dažādi rīki tiek radīti. Tikai piemērs. Nu, redzat, cik viņi ļoti dažādi. Palīdz gan video radīt, gan mārketingam, gan dizainu radīt, gan rakstīšanai, dažādām produktivitātes, efektivitātes lietām. Un te ir tās emocijas, un kādu tas biedē, un kāds nevar sagaidīt nākošos rīkus. Un mēs esam ļoti dažādi. Tādēļ, kā šajā visā atrast vietu sev? Un jā, arī varbūt ja tu sapulces vadi, nākotnē vadīs, piemēram, šis te tavs avatārs. Redzat, ļoti atšķirīgi vairs nav šie cilvēki, kādi viņi izstāsta vai avatāri. Tu tikai ierakstīsi vai vienkārši pateiksi, lūdzu, novadi sapulci maniem darbiniekiem 15 minūtes, ņemot vērā visu, ko mēs pagājušajā nedēļā runājām, un viņš pat tavā balsī to visu novadīs, un cilvēki pat nezinās, ka tas neesi tu. Kamēr es šito runāju, tagad lūdzu uzrakstiet man kaut ko, kas sajūta līmenī. Ja nebūsi tu, būs avatārs, kas tavu darbu strādās. Ja tev ir par kaut ko jārunā vai kaut kas jāstāst, ja ir kaut kas refleksijā, uzrakstiet čatā. Man interesi tas izraisa. Ieva, kā tev? Man tomēr kaut kā negribās. Aha. Man Lai interesi. Lai arī viņi ir forši un viņus ir ērti lietot un viņi ir ļoti palīdzoši, bet bez cilvēku un bez cilvēku kritiskās domāšanas es īsti jau vairs neuzticos. Jā, kāds raksta nedaudz baida, nedaudz biedē. Es saku, ka jā, pagaidām tas viss tiek izstrādāts un ļoti interesants pētīt un skatīties, vērot un jā, es teiktu vairāk pētīt šobrīd visus argumentus par un pret. Ir arī pret un viņu ir daudz arī, ja? Ko par to saka tas pats ChatGPT? Tā arī pajautāja mākslīgais intelekts. Ko tu teiktu cilvēkiem, kuriem ir bāžas, bail, ka tu vai cits mākslīgais intelekta rīks samazinās darba iespējas? Ja? Tas ir tas, par ko cilvēki uztraucās. Un darba vietas tuvākā nākotnē. Ko viņš atbildēja? Ja cilvēkiem ir bāžas, par to es visu nelasīšu. Vienkārši gribu pateikt, ka viņam bija ko atbildēt, un man pat daudz nevajadzēja neko labot. Mākslīgais intelekts varētu samazināt darba iespējas un darba vietas tuvākā nākotnē, ir svarīgi ņemt vērā dažus galvenos punktus, kas var mazināt šīs bailes un sniegt lielāku skaidrību. Pielāgošanās un pārkvalifikācija, jaunu iespēju radīšana, viņš min kā nākotnes iespējas, cilvēcisko prasmi nozīmīgu, Ieva, tas par tavu to argumentu, ja? Cilvēciskās prasmes, piemēram, radošums, lēmumu pieņemšana, empātija un starppersonu miedarbība joprojām ir ļoti nozīmīgas, un tādas arī paliks. Tad vēl sadarbība un sadarbība, viņš rakstīs neko nelaboja, ja? Kā rakstītājs arī jums parādīja. Tas nozīmē, ka nav jākonkurē ar tehnoloģijām, bet gan jāsadarbojās. Tas nozīmē, ar ChatGPT tu ņem viņu izmanto savām vajadzībām. Un mēs nevaram tikai uz to paļauties, jo tur ir gan drukas kļūdas, gan tur ir visādi brīnumi nāk ārā.
Tā kā ir vienkārši viņš izmantojam tik, cik tas ir loģiski. Bildes rada mākslīgais intelekts. Šādi es lūdzu uztaisi bildi, lūdzu, vai radi attēlu par digitālo stresu vai stresu, kas rodās cilvēkiem. Nu, šādi viņš vai tas teica, ka tā tas izskatās. Paši varat pavērot. Stresu rada, ir roboti kaut kur, ir cilvēki joprojām, un kā tas viss notiek. Hologrammas parādās iespējams. Tāpēc aptauja, fiksā aptauja, ilgi nedomā, lūdzu, no 1 līdz 10 čatā, viens cipars iekšā, viens man galīgi nemaz nav nekāds stress, domājot par nākotni, par mākslīgo intelektu ienākot manā darba vietā un dzīvē, 10 man ir maksimums stresa, tāpēc kā? Vienkārši tā to sapratu, kamēr klausījos šo te webināru. Cik ir? Saliekat kopā, tūlīņās mums būs aptauja. Un tie, kas jūs skatāties, lai kad jūs šo video skatāties, arī papētat, pamērat, cik jums ir stress pēc tā, ko stāstīju. Tā, amplitūda milzīga, 7, 3, 0, 2, 3, 5, 8 un 2. Nu, es pat teiktu vidēji kāds 4 sanāk, ja, dēļ tās nulles. Līdz ar to šeit cilvēki, kas ir webinārā, jūs varat pilnīgi mierīgi nesatraukties par nākotni. Nu jau, pie ko darīt? Veselīgas attiecības ar digitālajām ierīcēm. Iespējams, ka kāds no jums, kas šo klausās, lieliski, ar mani viss ir kārtībā, man viss patīk. Gan cik daudz es lietoju digitālos rīkus, zilos ekrānus, gan kādas manas attiecības domājot par mākslīgo intelektu, tad iespējams, ka šī nākošā sadaļa jums būs tikai informācija, varbūt kādam noder. Neliela izklaides pauze. Saskaitiet digitālos rīkus, lūdzu. Cik ir šeit digitālie rīki? Viss, ko jūs redzat, kas ir digitāls. Visi, kas video skatās, arī jūs varat saskaitīt. Tie ir gan datori, gan tur viss kaut kas cits ir arī. Un fiks ierakstēt čatā atbildi. Cik sanāca? Rakstiet. Nav pareizi, nepareizi. Tūliņās vienosimies. 13, 9. Atšķirība diezgan liela, jā, 10. 14 pat jāsanāca. Nu, cik tad sanāca? Pārēji arī. Tātad ir varianti. Paldies, redzu visas atbildes. Jā, ir varianti no 10 līdz 14. Skatoties, kas ir digitālie rīki. Laptops pilnīgi skaidrs, tad mēs redzam lādētājs, tad mēs redzam telefonus un telefonu baterijas acīm redzot. Un jā, tie visi ir digitālie rīki. Jā, tā kā mazā uzmanības pauze, kur par to pašu digitālo ierīci skatoties, jā, ja tā bildē pastāvs un tā ir ikdiena, tad mēs no tā nevaram izbēgt. Ko darīt? Tagad nopietnā sadaļa, ko darīt? Pārskatīt attiecības ar visu, kas ir labbūtība, ar visām labbūtības kritērijiem. Ja? Jo tad, kad mēs esam spēcīgi savā ķermenī, tad, kad mēs esam mentāli spēcīgi, tad, kad mēs esam veseli un veselīgi, tad, kad man darbā, pat ja tur ir pārmaiņas, ja tur ir dinamika, es zinu, kā es tikšu galā. Ja es zinu savus iekšējos spēka robežas un jaudas robežas, tad es tikšu galā arī ar digitāliem rīkiem vai to, kas saucās digitālā nelabbūtība. Es zināšu, kā ar to tikt galā. Tāpēc to visu pārskatīt. Un jā, ir arī labās lietas, ko ņemt vērā, ko dod šis mākslīgais intelekts, digitālās ierīces, veselības mērītāji, gan medicīnā jau tas tiek izmantots un tiks izmantots vēl vairāk. Ja? Sadraudzēties, vai šeit ir Sofija, kas ir robots Korejā radīts, jau runā, viņa ir ANO inovāciju vēstnese, ANO, ja? Tas viss jau notiek. Ir gleznotāji, kas glezno ļoti skaistas bildes, jo kādreiz man likās, nu gleznas gan tur nebūs. Jā, jau digitālais cilvēks vai robots, Amika, mēģina attēlot mūsu emocijas. Reku, jau jūs varat redzēt bildē, kā tas notiek. Jo kādreiz teica, ka emocijas pilnīgi noteikti nebūs. Jā, viņas nebūs, lai gan es vairs neko neņemos teikt, kas būs vai nebūs, bet jā, kad emocijas gan, bet attēlot viņi var mēģināt. Intervijas viņas sniedz žurnālistiem, runā ļoti loģiski, tā kā tas viss jau notiek. Digitālie palīgi dažādi, redz te, piemēram, cikos tev ir jādzer zāles, tad ir digitālais palīgs, kas tev to visu norādīs. Tas ir tikai viens no piemēriem, tāpēc tas jau ir te.
Veidot veselīgas attiecības ar darbu digitālajā vidē. Veselīgas priekš tevis. Ja? Ieva, varbūt tā, ka mums ar tevi kapacitāte nesakrīt. Un tev veselīgi ir 10 stundas, jo pēc tam būs ilgāk miega stundas tev. Man veselīgi ir tikai 6. Man vēl gadi var būt vairāk, ja tu zini kā. Man ir veselīgi, un tev veselīgi var atšķirties. Bet, protams, ka ir ko zinātnieki saka, ko autori, ko mediķi saka. Kādas ir tavas attiecības darbā? Tā ir vēl viena lieta, ja mana attiecības darbā ar manu kolektīvu, ar manu komandu ir lieliskas kolēģiem, foršajiem, tad mēs kopā arī tiksim galā ar šiem digitālajiem jautājumiem, kas varbūt nav tik veiksmīgi darbā izkārtot. Un pačekojam lūdzu uz atpakaļ visi tie, kas webinārā jūs man uzrakstiet lūdzu, kā tu pirmo reizi, ja atceries spiedi to sarkano vai, nu nav viņa sarkana, to Zoom pogu, Teams pogu, ka tu pirmo reizi pieslēdzies ar kameru, tev bija kaut kas jārunā. Atcerieties pirmās sajūtas. Ja tu atceries pirmās sajūtas, pārējie uzrakstiet lūdzu. Kāda bija tā? Nu, saki. Ļoti spilgti atceros. Pastāsti. Ārkārtīgi milzīgas bailes par to, kas tagad notiks. Jo es nebiju iepriekš vispār sfērā, kur tika lietota digitāla tehnoloģija. Es biju iepriekš strādājusi ēdināšanas sfērā, un es lietoju tikai telefonu un tikai stacionāru datoru, kad man pašai vajadzēja. Un tad pēkšņi, lūdzu, ej, dari. Un bija ļoti liels bailes, uztraukums, vai es tikšu galā. Kāds viss būs? Bailes, satraukums. Man bija satraukums, un man bija ārkārtīgi ziņkāri, kā viņi tur otrā pusē arī parādīsies. Un parādījās arī. Un tad bija sarunas, es nevaru pieslēgties. Un tad bija sarunas, vai tu mani redzi? Tādā skaļā balsīt, kā likās, kad es tur tālumā caur ekrānu tevi dzirdu sliktāk. Jā, interesē, kāds neatcerās, jūs man te rakstat lieliski. Nu, tas bija sen. Un šobrīd ir ļoti līdzīgi. Nāk nākošās lietas klāt, un arī mēs varbūt sākumā ar satraukumu ejam tam cauri. Es vedinu uz to, ka laiks mainās, un kā katrs ejam vai neejam cauri. Kā mazināt šo satraukumu ir izmantot, cik tas ir vērtīgi, un apskatīties, kas tev ir vajadzīgs, kas tev ir nepieciešams, kas tev der. Paskatīties, kas tev neder, un tad ne to malā tik daudz aplikācijas ņem nākošo. Ja? Kāds jūs rakstat, viss bija labi, jo pirms tam jau bija Skype lietots privātām vajadzībām. Pārējais bija taču Skype, jā. Tā kā kuram, bet kādam nebija Skype, tas bija pirmā pieredze. Ko vēl darīt? Nu, pieņemt, ka īstenībā tas ir lieliski, ka tu arī var aizbraukt uz vienalga kādā atvaļinājumā, ceļojumā no jebkuras vietas, kur vien ir internets, turpināt strādāt. Jā, tu izdomā, ka tu tagad ļoti daudz cilvēku, ko es zinu, viņi aizbrauc uz vienalga, vai tā ir Spānija, Portugāla, kaut kur uz siltām zemēm, un turpina strādāt no turienes 3 mēnešus, kad pie mums ir ziema. Kamdēļ ne? Tamdēļ reko ir vēl viena laba forša lieta. Un nākošais, man liekas, ka tas ir lieliski visu mūžu mācīties. Tas attīst mūsu smadzenes, un vecumā tas mums atmaksāsies tādā pozitīvā veidā, tāpēc ļoti daudz mācīties, un to mums ir, to piedāvā arī visi šie te rīki, ko mēs te jau runājām. Un jā, dažādas iespējas mēs varam sadarboties, neizejot no mājas, un tas var būt gan biznesām, tie paši sociālie tīkli, ko cilvēki šobrīd ļoti daudz runā, tā kā iespējas. Es aicinu vienmēr no labbūtības viedokļa. Jā, mēs varam gausties par to, ka ir slikti, bet mēs varam reāli paskatīties, kā es aicināju jūs šodien arī priekš sevis padomāt, kur tu esi ar digitāliem rīkiem. Pastīties, konstatēt faktu, padomāt, kas man veselīgi, kas man nav, un domāt, ko es gribu un varu darīt tālāk. Un tā arī uz to skatīties. Pretējā gadījumā šie ir tie cilvēki, kas to neizdarīja, un viņi neko nesaprot, kas tur notiek tālumā, tajā dzīvē. Ja? Un jā, varbūt tas sirmo galvu vecums jau ir, bet es aicinu visiem, tad, kad būs tās sirmās galvas, tad būt tādiem laikam līdzi ejošiem un saprast, kas ir priekš jums katra veselīga un kas kaut nav. Nu, te par to dzīves darba tehnoloģiju līdzsvaru. Pašiem iestatīt ierobežojumus un arī ierobežot dažādas, nevis dažādas, bet sev atbilstoši pieejamību. Piemēram, no rīta līdz 10. es nesaņemu nekādas ziņas, tāpēc, ka es no rīta pati sēžu un lasu darba e-pastus.
Un tāpēc es negribu nekādas WhatsApp vai tur MS Teams ziņas saņemt. Kaut kādus automātiskos bloķētājus laika, ja, izmantot. Nu, dažādi ir produktivitātes rīki, viņi ļoti daudz aplikācijas dažādas. Vēl palasīt par informāciju kaut kādu par digitālo rīku riskiem. Tas nozīmē, iespējams, ka šis nav tas saits, kur man vajadzētu būt, un to jau mēs visi tik tālu par to drošību, vismaz darba vietas par to ļoti daudz ko runā. Klau, nu ja nu tu jūti, ka tagad tu sāc skrolēt un jau iegrimi tajā informācijas gūšmā, tad vismaz pievērš uzmanību vai koncentrējas uz tām foršajām lietām. Vai tas ir kāds koncerts, varbūt tavs mākslinieks koncerta vai kāds teātra izrāde, vai tie paši sunīši, kaķīši ļoti labi uzlabo starp citu un paceļ enerģiju. Ja nu tas ir nepieciešams, tad to darīt apzināti. Nevis lasīt kaut kādas ziņas, kur pēc tam patiešām asinsspiediens ceļās, ja? Un patiešām laiks bez ekrāniem. To jau runāja kā detoks. Padalieties, kam ienāk čatā lūdzu ideja, kā mēs to vārdu detoks varētu nomainīt un digitālais detoks, kā pateikt latviski. Ja jums ir idejas, saliekam te kopā visi. Uzrakstīsiet čatiņā latviski, kā pateikt detoks. Ieva, tev ir kāda ideja? Atslodze. Digitāla atslodze, ja? Jā. Jā, tie dažādi tie tulkojumi šobrīd ir, un tad kā katrs izmanto. Digitālā atslodze, jā. Ja ir vēl kāda ideja, rakstiet. Tā kā tas ir par to balansu vai līdzsvaru, kā viņu saglabāt, vai tas ir digitālais detoks, vai tās ir pārējās lietas, kā tu priekš sevis saprot, ko darīt. Un te papētīju vai paskatījos, kāda tad ir šie te palīgi mums tiek piedāvāti. Viens pētījums, kur tika apskatīts 66 digitālās labklājības well-being applications vai aplikācijas, ja? API saucamie. Un pārsvarā visas domāts tieši ekrāna laika samazināšanai. Viņš ir superīgas un ļoti palīdzošas, bet redzēt, viņi ir ļoti daudz, kuru man izvēlēties. Es dzirdu cilvēku saka, viens tādu, kā nu kuru. Vēl kas ir nav skaidrs, uz kādiem zinātniskiem pamatiem viņas ir radītas. Mēs arī jau pasēdējām vakarā pie kafijas, Ieva, vai ne? Un izdomājām, taisam augšā digitālo aplikāciju. Ja? Bet mēs neko nepētījām. Mēs vienkārši, mēs it kā kaut ko zinām, tā kā gan jau palīdzēs un būs forši. Izņemot vienu. Visas pārējās viņas bija vairāk tikai viena tur bija minējusi kādu te pētījumu. Nav atšķirības saturā, dizainā, bērniem vai pieaugušajiem, starp citu. Tas nozīmē, ka nav norādīts. Un es domāju, ka ir atšķirība, kam viņi tiek domāts. Nav citu funkciju. Nu, piemēram, izglītot kādu mācīt, kaut ko iemācīt. Ja? Un tikai kādas 3 ir bezmaksas, lai gan sākotnēji liekas, tā ir bezmaksas. Ir jums tā gadījies, to atver, baigi forša aplikācija. Tu ej, tūliņās es viņu instalēšu. Un tad tev jāieliek savus kontus. Un tā vairs nav bezmaksas, jo kaut kāds paprasīs naudu. Tagad tādas praktiskas lietas, ko darīt. Padomā, lūdzu, kuras aplikācijas vai kuru kanālu, digitālo socu kanālu paziņojumiem tu vari iztikt vai nevari iztikt, kā gribi. Un šis būs tāds audits, un te vajag paņemt kādas vismaz 20 minūtes, lai pasēdētu, padomātu. Ja tu saproti, ka pa daudz tas informācijas apjoms, pat ne saturs, bet apjoms, ja, tad kas ir tie, bez kā tu vari iztikt? Es to pat izdarījusi ļoti daudz ko atslēdzu vienkārši. Tātad, pirmais ir, bez kuras tu nevari iztikt, un tā paliek, bez kuriem tu vari iztikt, tie tiek atslēgti. Un ja šitie nebūs, kā pasliktināsies, tā pārbaudīt tos, ko tu gribi atslēgt. Kā pasliktināsies mana dzīve? Varbūt, ka nepasliktināsies, tad tā to es pārbaudīšu. Un izdarīt tās darbības, lai tu samazinātu šo te nevajadzīgās informācijas plūsmu. Ko tas dos? Mēs mazāk cilāsim telefonu, tāpēc, ka nebūs arī notifications. Būs iespējams lielāka koncentrācija uz to darbu, ko dari. Īpaši tie, kam ir jākoncentrējās vienalga, vai tas ir dokuments, grāmatveži, finansisti. Jebkurš, kurš strādā ar tādu darbu, kur ir ļoti jābūt uzmanīgiem. Būs mazāk informācija, un kas ir nevajadzīga. Mierīgāks prāts. 4., nevis 3. Pavisam īsā metode, ko es solīju beigās, ir, un tā ir tāda 20, 20, 20 formula, un 20 minūtes strādājam pie ekrāna,
20 minūtes skatāmies tālumā, 20 metru tālumā. 20, nevis 20 minūtes, neskatāmies 20 sekundes, tur kļūdiņi. 20 metru tālumā, 20 minūtes strādājam. Tagad paskatieties visu tur tālumā no sava ekrāna, 20 metrus. Jums tur ir droši vien, ka telpa, bet paskatieties pa logu ārā, kamēr es runāju, jau būs tā 20 sekundes. 20, 20, 20. Un tādā veidā mēs jau ir atslodze gan mūsu prātam, gan mūsu acīm, kas ir ļoti, ļoti veselīgi, jo es jau minēju, ko saka acu ārsti. Nu tālūk, tām dēļ. Pavisam noslēgumā jautājums par tavu to iekšēju auditu, ko tu padomājat par kā izmanto digitālos rīkus, cik izmanto šobrīd, cik tu gribētu izmantot savai digitālajai labbūtībai, vai ir atšķirība. Ir jāuzraksta ir, nav. Jo es atcerieties sākumā prasīt, cik tu izmanto. Iespējams, tu jau padomāji, ka īstenībā es gribu samazināt. Jums nebija pārāk daudz, tāpēc es pilnīgi sapratīšu, ka kāds rakstīs, ne, nav, man viss tāpat kā bija. Ir vai nav? Gribu kaut ko mainīt, negribu. Uzrakstiet čatā. Ja kaut ko vajag mainīt, tad tieši ko vajag mainīt? Laiku, informācijas apjomu, manu pieejamību vajag mainīt. Nu, es nevaru būt visu laiku 24/7, ja, tādā uzmanības. Zini, ka tu gaidi, ka kāds tūlījās zvanīs un prasīs, ko darīt. Varbūt, ja tu esi vadītājs vai kolēģiem atstāja uzdevumus, viņš nesaprot, kā tik galā. Ja? Ir vai nav? Kā jums sanāk? Sametiet, lūdzu, atbildi, lai es zinu to video aritmētisko. Tā, vajadzētu samazināt, gribu samazināt. Klau, foršs formulējums. Vajadzētu samazināt, nav tas pats, kas gribu samazināt. Un trešais vēl būtu nepieciešams samazināt, jo es jūtu, ka jau ir 12 stundas, un šis ir pilnīgi noteikti nav veselīgi. Samazināt pieejamību, vai rekā to pieejamību, jo tas mums mentāli ļoti, ļoti nogurdina. Es staigāju kaut kur pa kalniem, pa mežu gar jūru, vienalga kur, un man tāds trauksmes sajūta ir. Tātad, kaut ko tomēr vajag samazināt. Lieliski, un jūs pat nodefinējāt, ko. Tad jautājums ir, ko jūs varat darīt un kas ir tas pirmais solis, ko varat darīt. To vēl pajautāšu, iedošu iespēju izvēlēties. Rezumējot, digitālajā rīka ir ikdiena. Ikdiena, mana, tava, visiem. Un galvenais pašiem saprast, cik daudz ir veselīgi un cik daudz jau vairs nav. Kur ir tā sarkanā līnija? Mākslīgais intelekts tiešām ir neizbēgama nākotne, kā jūs redzējāt, labāk ir sadraudzēties un tāpat laikā visu laiku sekot līdzi, kas tur notiek. Labbūtība kopumā ir veselības stūrakmens, un digitālā labbūtība arī ir viens no tiem. Pārskatīt savas attiecības ar digitālajām ierīcēm un ar to apjomu, ko jūs ikdienā apstrādājat, informācijas apjomu. Ja? Un auditu to jau jūs drusciņi izdarījāt, tie, kur atbildēja uz manu jautājumu, vienalga, vai jūs esat šeit klātbūtnē, vai arī jūs to skatāties kaut kad ierakstā. Priekš sevis padomājāt par šo tēmu, un man ļoti, ļoti priecāšos par katru, kurš teiks, cik labi ar mani viss kārtībā, superīgi, bet iespējams, ka ir kāds kolēģis, kur tu tagad sapratīsi, kamdēļ tāds nogurums, sapratīsi, kamdēļ ir visu laiku iespējams tāds garstāvokļa maiņas, vai kas jau tuvojas augsta stresa līmenim vai pat izdegšanai. Nu, jums jautājums no 1 līdz 8, kurš apņemsies un skaļi nē, bet jūs uzrakstīsiet čatā, ko darīsiet savai digitālajai labbūtībai? Izvēlties vienu, varbūt, ka 2 kāds. Es lasu, jūs tikmēr rakstat čatā 1 līdz 8. Pārskatīšu ekrāna laika patēriņu, pārskatīšu. Ja? Sīkāk darbā paskatīsies, kas tur notiek, kas tur nāk, kas pa e-pastiem, kuras no vēstulēm tu neesi unsubscribe, uzspiedz pogu vai atrakstīties no jaunumiem, piemēram. Veikšu saņemtās un sūtītās informācijas apjoma auditu. Vēlreiz pastīšos. Samazināšu bezjēdzīgi pavadīto laiku sociālos tīklos. Nu, sapratu, pa godīgo ir pa daudz. Darbā ieturēšu vairākas mini pauzes, 20, 20, 20 principu tagad zināsiet vēl. 5. no rītiem vakarā pirms gulētiešanas un pirms pamošanās, neskatīšos telefonā. Ja tas tev ir aktuāli, iespējams, ka tas darbā izrunāšu iespējas samazināt laiku sanāksmēs. Sanāksmes paņem mega daudz laika un ir reizēm ļoti neproduktīvs. Meklēšu, kur var mācīties, izmantot digitālos rīkus, mācīties. Un tad nebūs jābaidās, tāpēc, ka būs kaut kādas foršas lietas, ko tu ieraudzīs. Un pēdējais sarakstīšu, ko reāli varu darīt savai labbūtībai. Un sākšu darīt. Tā.
Kāds sanāk balsojums šovakar? 3, 5, 8. Lieliski. 4. Darbā ieturēšu vairākas pauzes, reku vairāk. Jūs rakstat 8, kas nozīmē sarakstīšu, ko darīt reāli. Un 4 un 8. Tā, 4 izvirzījās mums pirmajā vietā, un arī ko tad darīt. Nu, reko ir mans novēlējums, šo es lieku katrā webinārā, jo tiešām šie bezmaksas webināri, ko es vadu, viņi parasti beidzās ar tādu sapratni, ko man darīt. Es arī jums novēlu 24 stundās vienu mazu soli arī sākt un izdarīt, un šis ir pēc coaching principiem. Ne tikai pasapņot vai padomāt, bet arī darīt savai labklājībai kaut ko reālu. Nu tā, ar to mēs arī šodien beidzam šo te sadaļu, kas bija par digitālo labklājību, un tagad paldies visiem, kas bijāt pieslēgušies, jo tagad es pastāstīšu par kursu rudenī labklājības un stresa pārvaldība. Un, ja jums tas neinteresē, tad paldies liels par uzmanību un tiekamies citā webinārā, bet tie, kas grib uzkavēties, tad mēs ar Ievu vēl parunāsim, pastāstīsim, ar ko tad šis kurs varbūt atšķirās no tādiem īstermiņa kursiem, jo kurs ir vairākus mēnešus, kurs labklājības un stresa pārvaldība, kas sākās 12. septembrī un ies līdz, ne Ziemassvētkiem, bet vienmēr cenšamies izlaidumu pirms Ziemassvētkiem, ja? 5 modeļu kursā, kur runāsim gan par stresu, gan par digitālo labklājību, kā ir, kas notiek katram personīgi, visiem, kas nāk šajā kursā, izpētīsiet sevi caur dažādām metodēm un caur arī dalīšanos pieredzē, kas ļoti vērtīgi, jo parasti tie ir sanākuši profesionāļi, kas pārzina kāds savu jomu, HR vadītāji, komandu vadītāji, lai palīdzētu citiem. Secinājums ir, man jāspēj palīdzēt sev tikai. Gan emocionāla inteliģence, stresa pārvaldības dažādas stratēģijas. Un katru gadu es kaut ko jaunu atrodu, ko papildināt kursu. Iedomājies, tu saki 22. tu beidzi, bet nu jau ir 24. Jā, man arī tas liekas ļoti sen. Vari padalīties, ar ko tev šis kurs bija tāds noderīgs varbūt, un kā tās zināšanas tev ir gājuši līdz varbūt līdz pat šim laikam? Pirmkārt, kad sāku mācīties šajā kursā, es biju ļoti plānojis, ka es šīs visas zināšanas izmantošu darbā. Un, jā, viņas tika izmantot darbā, protams, bet tomēr es arī pati viņas izmantoju un sapratu to, ka patiesību sakot, ir jāstrādā ar sevi, lai varētu arī pārējiem palīdzēt būt labāk. Un šis kurs iedod tādu ļoti lielu izpratni par to, ka stress jau nav nec slikts, nec labs, ir vienkārši svarīgi, kā viņš mūs ietekmē un kā viņu atkal ievirzīt sev pareizajā gultnē un ar viņu draudzēties. Klausies, izklausās mega romantiski, kā tu tikko pateici, draudzēties ar stresu. Jā, veicināt izpratni, vai ne? Jā, tā arī ir. Coping ir angliski, vai tikt galā ar stresu, viņu ieraudzīt, saprast, un kamdēļ es stresoju, un kas ir tās par tendencēm vai paterniem. Un tie visi reāli cilvēki, ko mēs te ievrunājam, un te ir visi tās online notiek mācības, ceturtdienas vakaros parasti, un kāda sestdiena var gadīties. Ieva, vai tu varētu lūdzu ieiet MetaCoach lapā un atrast linku un iemest šeit čatiņā, ja, par šī te kursu? Lai, ja kādam interesē, jūs varat uzreiz paskatīties. Tā ir dalīšanās pieredzē, tā ir ļoti daudz teorijas, un materiāli tiek doti jums līdzi. Es esmu atradusi pieejams materiāls gan latviski, gan angliski. Šīs visas lietas tiek runātas: labklājība mājās, mentālā veselība, un ne no medicīniska viedokļa tik daudz, cik tikai pieskaroties, jo tas ir vairāk no darīšanas, no coaching pozīcijām, ir šādi, kā ir realitātē, kā ir iespējams, ko es varu mainīt sev, komandai, tāpēc ļoti daudz nāk vadītāji un arī HR cilvēki, vai arī tikai sev, ja, kā Ieva tu pateici, no vienas puses nāc priekš darba, no otras puses saprat priekš sevis. Apzinātība un dažādi uzdevumi tiek doti vairāk kā 30 metodas. Ļoti bieži nāk uz kursiem, tie ir arī speciālisti, viņi saka tā, man vajag tās metodes. Dodiet man lūdzu metodes. Metodes būs ļoti daudz, un viņas uzreiz jāliek lietā. Tas nozīmē, ka veidojas jauni ieradumi, veselīgi ieradumi, nemanot. Viņi notiek, tāpēc kā ir katru reizi jāatskaitās, kā tev gāja. Reku, Ieva, arī tava atsauksme, redzi? Gadījās, jā.
Nu, tā arī tur rakstīja toreiz, kad ļoti daudz un priekš sevis ieguvi, jo nevar jau citiem palīdzēt, ja tu nespēji palīdzēt sev. Un tas ir tas rezultāts. Tad vēl bija Alde, Reko Alde bija ne tikai, kurs beidzās ar ilgtermiņa labbūtības plānu. Un ir izvēlēties, vai tu dari savai komandai uzņēmumam, vai tu dari sev. Un to visu ir laika gaitā iespējams izvēlēties. Un Alde ne tikai beidza certifikāciju eksāmenā, rādot savu plānu, bet izveidoja arī nodrukāja jau labbūtības kalendāru, kas man likās tāds ritīgi foršs, iedvesmojošs rezultāts šim te ilgajam darbam, vairāk mēnešu garumā. Vairāk nekā 30 metodas patiešām. Pieredzes bagāti kursa dalībnieki vai jūsu kolēģi, tie, kas gribēs mācīties šajā kursā. Grupa jau formējās, grupa jau top, tā kā ir vēl vietas, var pieteikties. Tāpat tiešām ir maza grupa, jo ir ļoti dziļš darbs. Dziļš darbs, tas nozīmē, ka mēs tur runājam, tā kā ir. Ar laiku cilvēki jau sadraudzējās. Jā, ko es vēl gribu pieminēt, tie, kas nezina mūsu skolu, tad man pašai liekas tas ļoti noderīgi vai izdevīgi, ka nav jāmaksā par visu kursu uzreiz, bet var maksāt atsevišķi pa moduļiem. Un jā, vēl ir palikušas dažas dienas, lai jūs varat iegūt lielu atlaidi, 300 eiro apmērā, piesakoties Lailai riga@upcoach.org, uzrakstot ziņu, vai arī Metakoču skolā kontakts atradīsiet, aizrakstot ziņu, ka jums ir interesi vai jautājumi. Ja jautājumi, tad droši jautājiet man. Ja jau gribat pieteikties, tad jūs varat rakstīt Lailai. Tas arī šodien no manis viss. Paldies visi, kas jūs bijāt ļoti aktīvi un rakstījāt atbildes čatā. Paldies visiem, kas skatījās video un vismaz aizdomājieties par digitālo labbūtību. Paldies jums, un tiekamies mēs citos Metakoču webināros, un tādi notiek ļoti daudz reiz mēnesī, pilnīgi noteikti. Tā kā līdz nākamajai reizei.